Ir noslēdzies Eiropas sociālā fonda atbalstītā veselības aprūpes nozares darbinieku apmācību projekta pirmais gads. Aizvadītajā gadā jau ir realizēts 22 profesionālo un vispārējo zināšanu un prasmi pilnveides programmas. Tāpat ir uzsākts apmācības gan māsas pamatspecialitātes iegūšanai, gan pārkvalifikācijai, gan kvalifikācijas atjaunošanai. Visām apmācību programmām ir izstrādāti mācību materiāli. Apmācīto speciālistu skaits liecina, ka projekts ir uzsācies veiksmīgi. Kopumā dažādās programmās ir apmācīts jau gandrīz 9000 personu, savukārt mācības turpina 2300 personas. Šogad projekta ietvaros tiek plānotas 30 jaunas personāla profesionālo zināšanu un prasmu pilnveides programmas, 3 ārstu pārkvalifikācijas programmas, 6 māsu papildu specialitātes iegūšanas programmas un 1 ārstu profesionālās darbības atjaunošanas programma. Tāpat turpināsies apmācību process gan māsu pamatspecialitātes, gan profesionālās darbības atjaunošanas, gan pārkvalifikācijas programmās. Jūsu vērtībām ir izstrādāta projekta mājaslapa www.tālākizglītība.lv, kurā iespējams ne tikai uzzināt jaunāko informāciju par projekta aktualitātēm, apmācību programmām un to saturu, bet arī pieteikties apmācībām, lejuplādēt mācību materiālus, kā arī ievietot atsauksmes un piedalīties aptaujās.